Labdien, mīļie Latvijas televīzijas skatītāji! Ar prieku mēs sveicinām no 11. novembra Krastmalas brīvās Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Jā, šodien jau pēc pavisam īsa brīža šeit sāksies Nacionālo bruņoto spēku, mūsu sabiedroto vienību un arī Latvijas valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu kopīga militāra parāde. Un šeit jau ir pulcējušies daudzi tūkstoši cilvēku, un es pieļauju, ka vēl arī viņi nāks vēl vairāk pēc brīža. Kopā ar mums šodien ir Latvijas armijas pulkveža leitnants Ēriks Keisterkungs. Labdien! Labdien! Jums ir 25 gadu pieredze armijas rindās, bet šodien svētku dienā jums ir sava veida debija. Jūs kopā ar mūsu kolēģi Girtu Zvirbuli komentēsiet svētku parādu. Kāda sajūta? Jā, vēlreiz labdien. Ir laikam jāsauc jūs par kolēģiem šorīt, jo es iejutīšos jaunā lomā. Piedalījies daudz un dažādās parādēs, dažādās lomās. Esmu soļojis un komandējis un braucis ar transporta vienībām, bet komentējis nekad. Tā kā šī ir jauna pieredze, un kā jau ar jaunu pieredzi, es skatos ļoti pozitīvi uz to. Jūs tomēr nedaudz pastāstiet par savu militāro pieredzi. Tā izsākās jums 2000. gadā, un jums ir bijušas arī vairākas nozīmīgas misijas ārvalstīs, Irākā un 2 reizes Afganistānā, un tur jūs esat parādījis arī izcilu drosmi un arī varonību. Kāda ir sajūta apkopojot šādu veidu pieredzi tagad mūsdienās? Jā, jūs ziniet, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Runājot par drosmi un varonību, es nedomāju, ka es izrādīju vairāk drosmi nekā mani karavīri kaujas uzdevumos Irākā vai Afganistānā. Noteikti, kad arī viņi bija mans iedvesmas avots ar savu varonību un savu drosmi. Tomēr pēc 25 gadiem un pēc misijas Irākā es noteikti saprotu vairāk savu lomu bruņotajos spēkos. Gan kā virsniekam, gan arī kā savas valsts pilsonim. Jūs netipiski agri, 26 gadu vecumā, tikāt apbalvots ar Viestura ordeni. Jā, tā ir taisnība. Tas ir tiešām ļoti netipiski. Mani komandieri bija izvēlējušies novērtēt manu varonību Irākas misijā. Tomēr tā bija traģiska misija. Liktenis bija lēmis, kad man bija jāpiedzīvo karavīru bojāeja un arī vairāk karavīri tika ievainoti. Un varbūt tās priekš manis personīgi tas bija tas punkts, kad es apzinājos vairāk savu lomu un aizsāku varbūt tās ceļu uz pašpilnveidi, lai labāk pildītu savus pienākumus. Jā, un šo izcilību jūs pierādījāt arī savā izglītības ceļā, jo tad 30 gadu vecumā jūs izlēmāt, ka jums ir jāpapildina savas zināšanas militārajā, es pat teiktu, izglītībā, un droši vien arī tas palīdzēja jums tālākajā karjerā. Kas mudināja šo soli spērt? Jūs ziniet, joprojām misijas, joprojām mani karavīri. Jūs saprotat, kad kaut kādā brīdī manas zināšanas palīdz maniem karavīriem izpildīt kādus uzdevumus. Līdzināties! Mēs esam tūlīt gatavi parādē, bet skatoties arī jūsu izglītības šo gājumu, mēs redzam, ka jūs droši vien arī šodien varētu komandēt parādi vai zviedru valodā vai angļu valodā. Protams, latviski, jo jūsu izglītības ceļš ir veids gan uz Zviedriju, gan uz Ameriku, pēc tam šeit pat Latvijā. Taisnība. Runāju 4 valodās, pabeidzu daudz un dažādas skolas. Tas viss ir mani attīstījis, bet bez savas ģimenes atbalsta tas nebūtu iespējams. Gan mani vecāki, kas mani pamudināja, gan mana sieva un bērni, kas ir mans spēka avots. Jā, un vēl jautājums par jūsu šo iesaisti darbā ar jaunajiem. Arī šajās militārajā parādē piedalīsies tie jaunieši, kas šobrīd mācās un apgūst valsts aizsardzības militāro izglītību. Un arī jūs tiekaties ar jauniešiem, kas mācās. Kā jūs vērtētu jauno paudzi, cik lojāli un gatavi ir viņi? Man ir jāatzīst, ka jaunā paudze noteikti ir daudz apzinīgāka un arī drosmīgāka par mums, jo viņi ir izvēlējušies iestāties bruņotajos spēkos tad, kad Krievi ir iebrukusi Ukrainā, un tas liecina vien par viņu drosmi, un arī par to, ka viņu vecāki ir izaudzinājuši krietnus bērnus. Paldies jums par jūsu varonību, paldies par jūsu ieguldījumu, paldies par jūsu kalpošanu Latvijai. Vai šodien mums ir iespēja redzēt nevien Latvijas karogus šeit uz zemes, bet varbūt arī debesīs šodien, kā mums laika apstākļi ļauj? Jūs ziniet, tas ir labs jautājums, joprojām nezinām, gaidām ziņu no gaisa spēkiem. Es ļoti ceru, ka gaisa kuģi būs debesīs ar plīvojošu sarkanbaltu-sarkano karogu. Lai sarkanbaltu-sarkanais plīvu jebkādos laika apstākļos. Paldies! Esam gatavi parādē. Iesaistīto dienestu parāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienai nostādīt. Parāds komandieris pulkvedis Butināns.
Jā, esiet sveicināti skatītāji un sveiciens visiem Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gada dienā. Šeit Krasmalā jau ir sākusies 18. novembra militārā parāde, kurai sekot jums palīdzēsim mēs, Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis leitnants Ēriks Keisters. Ērika, pirms brīža jau redzējāt sarunā ar kolēģiem Ilzi un Dāvidu, un šobrīd uz parādes norises vietu ir ieradies arī bruņoto spēku augstākais virspavēlnieks Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un kopā ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri Kasparu Pudānu un aizsardzības ministru Andris Sprūdu šobrīd sasveicinās ar karavīriem. Jāpiemina, ka komandierim Pudānam šī šķiet ir pirmā 18. novembra parāde šajā statusā. Jā, sveiciens skatītājiem. Arī es esmu ticis līdz komentēšanai un vēlos apsveikt mūsu skatītājus ar valsts svētkiem 107. proklamēšanas gada dienu. Un, Ģirt, jā, tā ir taisnība mūsu bruņoto spēku komandierim. Šī ir pirmā parāde kā komandierim. Un kamēr amatpersonas turpina sasveicināties ar karavīriem, ieskicējam nedaudz, ko tad šodien parādē esat sagatavojuši. Tā jau tāda tradicionāla, ikgadēja lieta, bet katru gadu tomēr kaut kādas izmaiņas un kaut kādas pārsteigumus cenšaties sagatavot. Kas šogad būs tas jaunais? Jā, tas ir ļoti tipisks jautājums. Katru gadu bruņotajiem spēkiem uzdod jautājumu, kas tad būs jauns. Un atklāti sakot, ir grūti pārsteigt mūsu iedzīvotājus ar kaut ko jaunu. Tomēr, ja man būtu jāliek akcents uz atsevišķām lietām, tad šogad mēs redzēsim daudz vairāk valsts aizsardzības dienesta karavīrus ierindā, gan mehanizētāju kājnieku brigādē, gan gaisa spēkos, gan štāba bataljonā, protams. Bez tā visa būs arī kaut kas jauns, kā piemēram NMPD un VUGD ierindas, kas soļos savos īpašajos dienesta formas tērpos un aizsargtērpos, un arī valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona bruņu mašīna. Jā, tāpat arī pirmo reizi šogad parādē piedalīsies ieslodzījuma vietu pārvalde ar savu vienību. Un noprecizējuši par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Jā, soļos vienību pirmoreiz. Pagājušajā gadā mēs 18. novembra parādē redzējām viņu transportu. Jā, bet soļojot NMPD mediķus un darbiniekus, mēs redzējām arī šogad jau 4. māja parādē, tā ka pieredzi jau viņi ir guvuši. Jā, tā ir taisnība, un varbūt šeit ir pieminēšanas vērts tas, ka NMPD darbinieki ir absolūti brīvprātīgi pieteikušies soļošanai parādē. Un šajā gadījumā varbūt es nedaudz vairāk pastāstīšu par parādes komandieri. Šogad rotācijas kārtībā parādi komandē mācību vadības pavēlniecības komandieris un arī vienlaicīgi mūsu Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Māris Utināns. Viņš pārstāv to bruņoto spēku vienību, kas ikdienā atbild par mūsu karavīru apmācību. Papildinot, tad Māris Utināns, komandieris Māris Utināns sanāk tev arī kā tiešais priekšnieks Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, jo tev ir amats arī prorektors. Jā, tā ir tiesa. Ikdienā vismaz pēdējos 3 gadus es esmu Nacionālās aizsardzības akadēmijas prorektors un rūpējos par to, lai nākamā virsnieku paudze tiktu izglītot atbilstoši visiem standartiem, jo Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā militārā augstskola mūsu republikā. Kamēr mēs vērojam, ka valsts prezidents kopā ar parādes prezidentu un NBS komandieru dodās gar ierindu, es pastāstīšu to, ka šogad parādē piedalās vairāk nekā 1500 dalībnieki. Un arī transporta vienības ir vairāk nekā 135, kas ir aizvien vairāk ar katru gadu.
Jā, un šobrīd jūs varat novērot arī mūsu robežsardzi, kas, starp citu, ar šo gadu piedalās jaunajos formas tērpos, kas ir vienoti ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Jā, šobrīd amatpersonas sveicinās ar iekšlietu dienestiem, robežsardzi, valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu parādē parasti pārstāv attiecīgo koledžu kadeti pieņem. Tas ir divu iemeslu dēļ. Jauniešiem noteikti lielāka vēlme un lepnums piedalīties parādē. Turklāt, dzīve nebeidzas, arī svētkos dažādi negadījumi notiek, un dienestā esošajiem arī šodien ir darba diena, un visi šie dienesti joprojām saskars ar sāpīgu darbinieku trūkumu, tādēļ jāstrādā garas smagas maiņas, jāsaņem pārmetumi par vēlu, ierašanos uz izsaukumiem un tam līdzīgi. Lietas mainās uz labo pusi, bet ļoti lēni, tādēļ vēlotos šobrīd sveikt svētkos visus iekšlietu dienestos un Nacionālajā neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā strādājošos mediķus. Arī tos, kas nav parādē, bet ikdienā tiešām sarežģītos apstākļos rūpējas par mūsu drošību un veselību. Un šajos svētkos novēlu, lai jūs arī ikdienā saņemtu to atbalstu un novērtējumu, ko esat pelnījuši no politikas veidotājiem, budžeta plānotājiem, proti tiem, kas šo parādi vēros, acīm redzot, tā sauktajā VIP tribīnē. Un es noteikti piebiedrojos Ģirta apsveikumam. Bruņotie spēki un atbalstošie dienesti vienmēr ir bijusi viena kopēja komanda, kas rūpējas par mūsu valsts drošību. Un tajā mūsu jaunā mājiņa bija Oskara Kalpaka skolas kadeti un jaunsargi. Sveicināt jaunsargi! Jā, jaunsardze ir mūsu jaunā paudze. Parādē pārstāvēt visi 5 novadi. Un lūk, sāks mūsu sabiedroto karavīri. Un interesants fakts ir tas, ka valsts prezidents sasveicinās ar katru ierindu latviešu valodā, un te mēs varam novērot, kā atšķirās dažādas militārās tradīcijas un kā ierinda atbild. Sveicināt karavīri! Tas bija kanādiešu sveiciens. Jā, lūk, prezidents ir beidzis sasveicināšanos un šobrīd dodas atpakaļ uz tribīni. Un pēc brīža skanēs tradicionālās fanfaras Rīga Dimt, Nacionālo bruņoto spēku orķestra, Zemesardzes orķestra un Jūras spēku orķestra izpildījumā. Kamēr prezidents dodās uz tribīni, Erika nedaudz jau arī kolēģiem ieskicēja. Es savulaik pats dažādās lomās piedalījies parādē. Kādas ir tās sajūtas esot tur 11. novembra krastmalā? Vairāk ir tā atbildības nasta, satraukums un stress, vai tomēr izdodas just arī tādu emocionālu pacēlumu? Tu zini, Ģirt, es teikšu tā, ka sākotnē, protams, tas ir stress un tie ir papildus pienākumi, kamēr norit gatavošanās parādē. Tomēr mirklī, kad tu esi 11. novembra krastmalā un tu dzirdi gan mūsu valsts augstāko amatpersonu uzrunas, un tu redzi mūsu valsts iedzīvotājs, tad tās ir ļoti pacelājošas izjūtas. Ir sevišķi soļojot vēlāk caur Vecrīgu, pa Brīvības ielu, gar Brīvības pieminekli, jā, tu izjūti gandarību par to, ko tu ikdienā dari. Jā, labi, ka tu pieminēji, jā, patiešām parāde nebūtu nebeidz šeit novembra krastmalā. Karavīri soļos ierindās tālāk caur Vecrīgu, pa Brīvības ielu, gar Brīvības pieminekli, tālāk pa Brīvības ielu līdz pat Dailes teātrim un tad pa Bruņinieku ielu uz Skansti. Tā kā noteikti, ja esat centrā vai tā tuvumā, varat doties pie šī maršruta, un es domāju, ka parādes dalībnieki noteikti būs priecīgi par to, ka viņiem pamāja un sasveicinās.
Jā, mēs parasti mudinam mūsu karavīrus pamāt ar roku arī mūsu valsts iedzīvotājiem, Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Un karavīriem ir ļoti patīkami, kad pamāja arī pretī. Parādas vienības, brīvi, ieročus pie kājas. Ņemt! Un tagad fanfars Rīga ģimta. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidents kundze, augsti godājamais aizsardzības ministra kungs, augsti godājamais Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, parādas dalībnieki, klātesošie. 107. Latvijas proklamēšanas gada dienā mēs priecājamies par brīvību un neatkarību. Mēs godinām visus tos, kas bijuši valstiskuma sardzē. Drošība ir pārliecība, ka bērni var augt mierīgi. Tā ir pārliecība, ka mūsu valoda, kultūra un demokrātija ir pasargātas. Drošība ir pārliecība par nākotni. Drošība balstās uz ieguldījumiem mūsu aizsardzības un noturības spēju stiprināšanā. Tās nav tikai tehnoloģijas. Drošība ir cilvēks. Karavīrs, kurš zvērējas aizsargāt savu valsti. Uzticams sabiedrotais, kurš gatavs plecu pie pleca doties kaujā. Drošība ir mācīšanās. Drosmīgi uzlūkosim savas vājās vietas un stiprināsim sevi. Mācīsimies no Ukrainas pieredzes un turpināsim atbalstīt Ukrainu pret agresoru. Un tas nebūtu nav tik vienkārši. Dažkārt tas ir pat ļoti sāpīgi. Lai mūžīgs miers Nikitam Sļedzevskim, kurš gāja bojā šī gada maijā kaujā Luhanskas apgabalā Ukrainā. Gaišā piemiņā turam arī Vitāliju Smirnovu un Edgaru Platonovu, kas par mieru krituši 2023. un 2024. gadā. Drošība ir arī uzticība mūsu bruņotajiem spēkiem, mūsu iekšlietu dienestiem, mūsu sabiedrotajiem. Tā ir pretošanās mums nelabvēlīgiem spēkiem un viņu vēlmei graut mūsu kopības sajūtu. Mēs redzam operatīvo transportu ar bākugunīm. Mēs redzam specializēto aprīkojumu robežsargiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, policistiem un neatliekamās medicīnas palīdzības sniedzējiem. Aiz katra no jums ir cilvēks, kurš sargā robežu, glāb dzīvības un stājās pretī likuma pārkāpumiem. Tas ir cilvēks, kas sargā līdzcilvēkus. Paldies jums visiem par modrību un spēku. Karavīri, zemesargi, jaunsargi. Paldies jums par drosmi un dienestu. Jūs sargājat robežu un gaisa telpu, patrulējat Baltijas jūrā un pastāvīgi atbalstat iekšējās drošības pasākumus. Jūs rūpējaties par mieru ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Jūs visi kopā veidojat nepārtrauktu aizsardzības ķēdi no pieredzējušākā virsnieka un instruktora līdz jaunsargam. Jūs sargājat mieru, riskējot ar savu veselību un dzīvību. Jūs visi kopā veidojat nepārtrauktu aizsardzības ķēdi. Sabiedroto spēku komandieri un karavīri. Paldies jums par klātbūtni kopīgi stiprinot Latvijas un visas NATO alianses drošību. Glābēji, robežsargi, policisti un mediķi. Paldies jums par dienestu. Mēs nosargāsim savu tuvo un dārgo, savu ģimeni, savu valsti, savu brīvību un neatkarību.
Mums viss izdosies, ja rīkosimies mierīgi, atbildīgi, bez panikas pārspīlējumiem un bažām par to, kā būs, ja būs. Turēsimies pie sava mērķa. Ar lepnumu svinēsim Latvijas brīvību un ar atbildību turpināsim to sargāt. Dievs svētī Latviju! Tā bija valsts prezidenta uzruna, un tagad laiks Latvijas valsts himnai. Mierā! Valsts himnu godam sveikt! Himna ir izskanējusi, un tūlīt dzirdēsiet nāciju zāli, ko izpilda Zemesardzes 17. kaujas atbalsta bataljons. Būs 21 šāviens ar pretgaisa aizsardzības lielgabaliem L-70. Parāds vienības brīvi, ieroči pie kājas. Ņemt! Jā, zāle ir izskanējusi, un tagad parāds komandieris Māris Putināns izkārto vienības parādas maršā. Parāds vienības, līdzināties, mierā, parāds maršam.
vai vienībām. Karogu grupas taisni, pārējie uz kreļu. So! Un šobrīd mēs redzam parādus komandieru pulkvedu Utenānu, kas dodās pie Latvijas karoga vada. Šogad to nodrošina jauni kadeti. Kadetu vada komandu kapteinis Kristaps Sīpuls. Un ierindā jūs redzēsiet mūsu augstskolas sauszemes spēku plūsmas kadetus, kuriem tas ir īpaši pagodinājums šogad soļot uzreiz aiz parāds komandiere kopā ar Latvijas karogu. Atgādināšu skatītājiem, katru gadu Latvijas karogu 18. novembra parādē nes kāda cita vienība. Šoreiz tātad mācību vadības pavēlniecībai tas ir uzticēts, ir kāds īpašs iemesls, kā notiek šī rotācija vai kārtība. Tu zini, Ģir, tas vienmēr ir saistīts ar parāds komandieru. Tad tā vienība, kas nodrošina parāds komandieru, tad nodrošina arī Latvijas karoga vadu. Pagājušajā gadā štāba bataljons bija atbildīgs par parāds komandēšanu, un arī viņu vienība nodrošināja Latvijas karoga vadu. Izmantojot mirkli, es arī varu tās vairāk pastāstīšu par mācību vadības pavēlniecību, kas ir mūsu militārā izglītības vienība, kas sastāv no 6 skolām un 1 augstskolas. Atstatē. Līdznāšanās uz kreiso. Soļus! Marš! Tātad parāda ir sākusies, un mēs dzirdam parāds muzikālo pavadījumu, ko nodrošina 3 orķestri šodien – Jūras spēku, Zemesardzes un NBS štāba orķestri. Jā, šobrīd ekrānos redzat jau minēto tātad Latvijas karoga grupu, ko šogad nodrošina mācību vadības pavēlniecība. Un uzreiz pēc mācību vadības pavēlniecības un akadēmijas karoga vada soļos dažādu nāciju karogu grupas. Parādē šogad piedalīsies 16 nācijas, tie ir mūsu sabiedrotie, mūsu partneri un draugi, kuru vienības dienē Latvijā, stiprinot kopīgo drošību un arī NATO klātbūtni Baltijas reģionā. Mēģināšu uzskaitīt daļu no dalībniekiem. Tātad parādē redzēsiet Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, Spānijas un Ukrainas karogus. Tā ir taisnība, un ir ļoti interesanti pavērot šīs karoga grupas, jo katrai nācijai ir savas militārās tradīcijas, kas atspoguļojās veidā, kā viņi soļo, vai karoga grupa sastāv no 3, 4, varbūt tās 5 karavīriem. Tā kā unikāla iespēja, lūdzu, pievērsiet tam uzmanību. Un ekrānā šobrīd jūs redzat mūsu kadetu vadu ar mūsu topošajiem virsniekiem, bruņoto spēku nākamajiem virsniekiem. Pārsvarā tie ir vecāko kursu kadeti un šajā gadījumā tieši no sauszemes spēku plūsmas. Redzam koplānā sabiedrotos ar dažādu valstu karogiem. Kā vispār, Erika, pēdējos gados attīstās sadarbība ar ārzemes sabiedrotajiem? Tu zini, tā sadarbība pieaug ar katru gadu, un to mēs redzam gan mācību vingrinājumos, kur mēs visi trenējamies plecu pie pleca, un, manuprāt, Ādažu poligons šobrīd ir viena no visbiežāk izmantotajām apmācību zonām Baltijas valstīs. Un ekrānā jūs šobrīd redzat arī mūsu Baltijas brāļus lietuviešus ar Lietuvas valsts karogu. Un šeit jūs redzat mūsu Polijas kolēģus un īpašo veidu, kā viņi tur savu valsts karogu, soļot gar VIP tribīni, gar valsts augstākām amatpersonām un dažādu līmeņu komandieriem. Un
Un ekrānā šobrīd jūs redzat mūsu zviedru karogu grupu, kas soļo ar 2 karogiem. Viens ir valsts karogs un otrs ir artilērijas pulka karogs, kas ir nodrošinājis šo karogu grupu šodienas parādē. Tas katru reizi, kad kaut kur piedalās Zviedrijas karogu grupa, tad ir arī attiecīgās vienības karogs, ne tikai valsts karogs. Tu zini, es pieļauju, ka jā, jo šī ir pirmā reize, kad zviedru kolēģis soļo ar 2 karogiem pie mums, un nākamgad mēs varēsim pārliecināties, vai tā ir taisnība. Šobrīd ekrānā jūs redzat karogu grupas, kas nāk no dažādām vienībām. Tā, kas soļo šobrīd, ir Baltijas aizsardzības koledžas karogu grupa. Ierindu vada pulkvedis Ivo Mūrmanis. Un uzreiz... NATO spēku integrācijas vienības. Un tagad, pilnīgi pareizais, viņiem uzreiz soļo NATO spēku integrācijas vienību Latvijā. Šī vienība ir tāda pastāvīga NATO štāba struktūra, kas nodrošina sabiedroto spēku uzņemšanu un izvietošanas koordināciju mūsu valstī, tādējādi stiprinot alianses kolektīvu aizsardzību gatavību dažādām krīzes situācijām. Jā, un šobrīd ekrānā jūs redzējāt arī pastāvīgās NATO jūras pretmīnu grupas karogu grupu, kuru vadīja komandkapteinis Jānis Auce. Kuģi atrodas šobrīd Rīgas ostā, un vēlāk jums būs arī iespēja dienas garumā tos apmeklēt un apskatīties. Un interesanta militāra tradīcija parasti, kad soļo, tad orķestri pamazām iekļaujās soļotāju ierindā. Šobrīd jūs redzat jūras spēku orķestri, kas turpinās soļot caur Vecrīgai, gar Brīvības pieminekli pa Brīvības ielu. Un ekrāno šobrīd jūs redzat atkal mūsu kadetus no 3 dažādām plūsmām. Tā ir sauszeme, jūra un gaiss, un šo parāds ierindu komandē kapteinis Mārtiņš Mārtušs. Tātad būtībā tā ir studenti Nacionālās aizsardzības akadēmijā. Tieši tā, tie ir mani studenti, lepojos, izskatās ļoti labi, maleči. Tālāk sako dažādas karogu grupas no dažādām mācību vadības pavalniecības skolām, kājnieku skola, instruktoru skola. Instruktoru skolu komandē pulkuš leitnants Egīls Dēvids, un šobrīd jūs redzat ekrānā arī mūsu kaujas atbalsta un nodrošinājumu mācību centru dislocētu Ādažos. To komandē pulkuš leitnants Juris Buks, bet ierindu vada majors Uldis Krams. Ekrānos jūs šobrīd redzat kapteini Margaritu Augusti, kas nāk no Sakaru skolas. Sakaru skola ir tā, kas nodrošina mūsu karavīru, tā skaitā arī valsts aizsardzības dienestu, Sakaru apmācību dažādos līmeņos. Un uzreiz pēc tam seko jūras spēku mācību centrs ar jūras spēku mācību centra komandieri, komandkapteini Magnusu Līci. Un tālāk jau štābu bataljons. Pilnīgi pareizi. Pulkuš leitnants Edijs Prūsis, kas vada štābu bataljonu ierindu. Štābu bataljonam ir īpaši formas tērpi, kas ir nedaudz atšķirīgi. Un šī vienība atbild par godasardzi pie Rīgas pils un arī Brīvības pieminekļa ikdienā, kā arī dažādu citu uzdevumu izpildē, kā piemēram sakaru nodrošināšanu mūsu bruņoto spēku apvienotajiem štābam. Un tagad ekrānā jūs redzat mehanizētās kājnieku brigādes kaujas nodrošinājumu bataljonu. Ierindu vada pulkuš leitnants Oļegs Pokši, un ierindā ir valsts aizsardzības dienesta karavīri. Tie, kas brīvprātīgi ir pieteikušies dienestam un uzsākuši dienestu Ādažu militārajā bāzē šogad. Šodien vairākās ierindās jūs redzēsiet valsts aizsardzības dienesta karavīrus, ne tikai sauszemes mehanizētāju kājnieku brigādē, bet arī gaisa spēkos un citās vienībās. Un jūras spēki ir tie, kas šobrīd ir jūsu ekrānos. Savos skaistajos formas tērpos vienību vada komandkapteinis Armands Apeņs. Un uzreiz pēc mūsu jūras spēkiem sakos gaisa spēki ar devīzi visu par Latviju. Gaisa spēkus parādē pārstāv pretgaisa aizsardzības divizionas, un kuru komandē pulkuš leitnants Imants Kleinbergs. Pilnīgi pareizi. Arī šajā ierindā ir jābūt valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Un ekrānos jūs redzat pulkuš leitnantu Andžeju Zarakovski, kurš komandē nodrošinājumu pavēlniecību, vienība, kas atbild par mūsu sauszemes spēku, jūras spēku un gaisa spēku nodrošinājumu. Un vienība ir dislocēta ļoti daudz un dažādās vietās Latvijā, gan Ādažos, gan Liepājā, gan Lielvārdē.
Tie ir tādi patiesi nodrošinājuma speciālisti. Te jau nāk zemesargie, zemesardzes 1. Rīgas brigādē. Un izmantojot dienas stāvokli, vēlos pieminēt arī, ka zemesardzes 1. brigādē studentu bataljonu vienībā soļā mans jaunākais brālis Gatis Zvirbūs, kurš pērn pabeidza apmācību un janvārī deva zemesargas zvērestu Malacis mazais, lepojamies. Un arī šīs pārraides redaktori un nākuma, kas šobrīd rūpējās, lai viss tehniski būtu kārtībā ar šo tiešraidi, ir studentu bataljona zemesargs. Bet zemesargas orķestrī savukārt šodien spēlē vēl kāds mūsu kolēģis Latvijas televīzijas zemesargs un mūsu ārzemju ziņu žurnālists Kristaps Vanaks. Protams, lepojamies arī ar visiem tiem pārējiem zemesargiem, kurus personīgi nepazīstam, bet kuri ziedo savu laiku un citus resursus, lai darītu mūsu Latviju drošāk. Domāju, ka mūsdienās nav vairs Latvijā daudz tāds ģimenes vai darba kolektīvu Latvijā, kur kāds nebūtu zemesardzē, bruņotajos spēkos vai valsts aizsardzības dienestā. Jā, tiešām tas ir unikāls spēku veids, kur ir ļoti liela iesaiste no mūsu valsts iedzīvotājiem, kas ikdienā pilda citus darba pienākumus, bet ir apmācīti aizsargāt mūsu valsti. Ļoti patriotiska vienība. Un te jau 4. kurzemes brigāde, 4. kurzemes brigāde. Pilnīgi pareizi. Ekrānos jūs redzat zemesardzes 4. kurzemes brigādes pārstāvjus 51. kājnieku bataljonu. Ierindu vada majors Aivis Vācers. Un šī vienība apsargā aptuveni 35 km Baltijas jūras piekrastes un 40 km robežas ar Lietuvu, kā arī sniedz atbalstu zemesardzes mācību centram Dobelē. Un tagad ir pienākusi kārta nākamajam orķestram iekļauties parādes ierindā. Tas ir zemesardzes orķestris. Šodien orķestra diriģents ir virsleitnants Kaspars Puikevskis. Un zemesardzes orķestri vada majors Andris Karelis. Starp citu, pavisam drīz jau rīta orķestra ansambls dosies uz ASV, lai ar valsts svētku koncertiem priecētu latviešu kopienas Losandželosā un San Diego. Un tālāk jau mūsu robežsargi. Jā, ierindu vada pulkvedis Oļegs Tribis. Un robežsargiem jūs varat pievērst uzmanību jaunajiem formas tērpiem, kas ir vienoti ar mūsu bruņotajiem spēkiem. Tieši tāds pats kamuflējums. Un tālāk jau valsts policijas koledžas vienība ar devīzi mūsu izglītība jūsu drošībai. Vienību vada koledžas kadeta nodaļas vadītājs pulkvedis Māris Riepa un karognes kadets Raivo Āboliņš. Jā, un koledžas uzdevums ir sagatavot profesionālus policijas darbiniekus. No visām vienībām policistus atpazīt parādē ir visvieglāk. No NMPD. Un tieši tā arī NMPD darbinieks šogad būs ļoti viegli atpazīt, un drīz to jūs arī redzēsiet. Bet šobrīd jūs redzat valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Jā, šo ierindu vada pulkužleitnants Andris Molotānovs, un uzreiz aiz pirmās ierindas sakos otra, kas būs speciālos aizsargtērpos, kaut kas jauns šajā parādē šogad. Jā, tad, kā redzat daļa, šeit redzat arī ugunsdzēsējas aizsargtērpos, un kas interesanti, tātad vienību komandē ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 3. kursa studente Sabīne Olšteina. Un uzreiz jau tālumā jūs redzat nākamo ierindu, kas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests savos ikdienas darba tērpos. Parādē soļo brīvprātīgi apvienojušies NMPD darbinieki. Tie ir ārsta palīgi, medicīnas asistenti, operatīvā transporta vadītāji un arī atbalsta personāls. Un parādē šogad pirmo reizi redzams arī NMPD jaunais karogs, kas tika iesvētīts 13. novembrī Rīgas domā. Šobrīd ekrānos jūs redzat pulkužleitnantu Aivaru Spriedēju, mūsu Oskara Kalpaka vidusskolas jauno direktoru, kas ikdienā atbild par jauniešu profesionālo sagatavošanu īpašā profesionālā vidusskolā.
Jā, tur tiek sagatavoti jaunākie militārie instruktori. Un šogad, starp citu, Oskara Kalpas skolai bija pirmais izlaidums, un skolu absolvēja 24 jaunieši, no kuriem 11 izvēlējušies profesionālo dienestu, 5 turpina mācības Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, bet pārējie studē augstskolās Dienaszemes sardzē. Jā, un ekrānos jūs redzat šobrīd pulkvedi Valtu Āboliņu, Jaunsardzes informācijas centra direktoru, un jūs redzēsiet arī ekrānos visus 5 novadus, kas soļos 11. novembra Krastmalā. Arī es izmantošu dienesta stāvokli un pieminēšu savu dēlu, kas šogad 11. novembrī deva svinīgu solījumu Jaunsardzē un iestājās, un tas bija absolūti bez mana pamudinājuma. Dzirksteli joprojām ir acīs, viņu interesē šī kustība, un man tiešām ir prieks par savu dēlu. Dēls arī soļo parādē? Šogad nē, viņš ir tikai 11. novembrī devis svinīgo solījumu, bet es domāju, ka nākamgad noteikti viņš brīvprātīgi pieteiksies. Un starp citu, šī ir ļoti... ir konkurss jāiztur. Jā, tur ir ļoti liela atlase, lai pieteiktos parādē jāiztur ir atlase, un tikai labākie jaunieši piedalās šajā soļošanā. Starp citu, Jaunsardzes kustībā ikdienā ir 9000 jauniešu visā Latvijā. Un parādē ir tikai ļoti maza daļa pārstāvēta. Starp citu, arī 50% pēc dzimumiem, ja mēs salīdzinām jauniešus un jaunietes. Un jaunākais dalībnieks ir 12 gadus vecs, jeb jauns, kā arī garākais ir 1,95 m, starp citu. Un šobrīd savos ekrānos jūs redzat arī mūsu strateģiskos partnerus. Amerikas Savienotās valstis šogad parādē ir pārstāvēta ar nelielu ierindu, kas ir artilērijas pulka viena baterija, kas ir dislocēta Ādažos mācību nolūkos. Un uzreiz pēc viņiem soļo daudznacionālā brigāde Latvijā, kas arī ir dislocēta Ādažos un trenējās kopā ar mūsu sauszemes spēku mehanizēto brigādi. Un tā ir nozīmīgākā NATO kolektīvās aizsardzības pastiprinājuma vienība. Šo vienību veido 13 valstis, vairāks jau bija pārstāvēts karoga grupā, un pārsvarā ierindā šobrīd soļo gan kanādieši, gan arī citu nāciju pārstāvji. Un tagad ir pienākusi kārta arī NBS štāba orķestrim iekļauties parādes ierindā, un tie turpinās sekot aiz multinacionālās brigādes Latvijā, cauri Vecrīgai, gar Brīvības pieminekli, pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim un tālāk uz Skansti. Jā, tik atgādinu, ja neredzējāt parādu šeit, varat vēl viņu pārķert Brīvības ielā vai Bruņinieku ielā. Mums tuliņ jau jāsāk vērties debesīs, vai starp citu ir pienākušas kādas ziņas no gaisa spēkiem, vai saglabājam intrigu un skatāmies? Mēs saglabāsim intrigu un skatīsimies, jo jau pēc amatpersonām jūs redzat, ka sāk skatīties debesīs, nu tad gaidam. Artilērija, ja? Jā, nu gaidām lidmašīnas, ziņo mums, ka laikapstākļi ir piemēroti un cerams, ka viņas arī varēsim debesīs redzēt. Pagaidām varam redzēt skatītājus. Ir tiešām prieks, ka salīdzinot ar laikapstākļiem, kādi vakar šeit bija parādes mēģinājumā, šodien laiciņš mūs lutina un ir tiešām patīkami atrasties šeit Krastmalā. Ir vēsīgi, bet silda kopības sajūta. Tas noteikti izskatās pēc tādas perfektas sinhronizācijas. Tieši šobrīd spīd saule, tad, kad ir jāparādās mūsu gaisa kuģiem. Jā, redzam arī augsto amatpersonu tribīni, aizsardzības ministrs Andris Sprūts, kreisajā malā. Saimas deputāti, ministri un dažādi cits diplomātiskā korpusa pārstāvji, arī Nacionālā bruņoto spēku vadība un sabiedrotie. Arī tāpat kā skatītāji gaida nepacietīgi parādamies tehnikas vienības uz zemes vai debesīs. Jā, un šobrīd ekrānā jūs jau varat redzēt mūsu gaisa spēku Latvijas
UH-60 Black Hawk helikopterus ar mūsu sarkano karogu, kas plīvo brīvās debesīs. Jā, šie ir tādi daudzfunkcionāli helikopteri, kas tiek izmantot dažādiem mērķiem. Sekos arī robežsardze. Jā, un jūs jau redzējāt, ka apkalpes loceklis pamāja lejā skatītājiem, tā kā arī viņi ir pamudināti pamāt mūsu skatītājiem. Nākamajā rindā, ko jūs redzat, ir Amerikas Savienoto Valstu Black Hawk helikopteri. Tie ir 4, kas lido speciālā formācijā, arī sveicot mūs ar valsts svētkiem un 107. proklamēšanas gadadienu. Jā, šie ASV Black Hawk Latvijā atrodas operācijas Atlantika Resolve ietvaros un arī vajadzētu būt 4 Kanādas Griffon helikopteriem. Jā, Griffon helikopteri ir tie, kas ikdienā atbalsta NATO daudznacionālo brigādu Latvijā un ir dislocēti pie lidostas Rīga. Un šobrīd savos ekrānos jūs tieši arī redzat Kanādas Griffon tipa helikopterus. Arī ar savu karodziņu. Jā, un jūs redzat, ka helikoptera durvis ir atvērts un redzēt Kanādas valsts karogu. Šobrīd jūs redzat mūsu pašu gaisa spēku AN-2 lidmašīnas, kas veido sarkano karogu debesīs. Ir, protams, jāpiemina, ka gaisa spēku speciālistiem tas prasa lielu piepūli sinhronizēt šos dažādos gaisa kuģus, kas lido dažādos attālumos, dažādā augstumā, un katram gaisa kuģim ir savs ātrums. Un vienlaikus lido lēnāk nekā parasti un zemāk nekā parasti. Tā kā tiešām, lai šādus pārlidojumus veikt, nepieciešama gan rūpīga sagatavošanās, gan tiešām liela meistarība. Un, protams, mēs esam pateicīgi par labajiem laika apstākļiem šodien. Un tagad būtu jāsako arī interesantai gaisa kuģu parāda sastāvdaļai, kad lidos Air Baltica A220-200 īpašajā Latvijas karoga krāsojumā, un to pavadīs sabiedroto iznīcinātāju. Redzam, ļoti daudz skatītāji ir sanākuši, daudz tiešām bērniem. Un lūk, parādās arī Air Baltica lidmašīna sarkanajā krāsojumā.
Un šodien to pavada 2 F-16 no Beļģijas. Vēlāk jūs redzēsiet arī 2 JAS 39 Gripen no Ungārijas un 2 F-2000 Eurofighter Typhoon no Spānijas. Visi šie iznīcinātāji piedalās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā un ir izvietoti šauļos Lietuvā. Un ar šo ir noslēgusies gaisa kuģu parādes sadaļa, un mēs pārējām pie nākamās, kas ir transporta vienības. Kā jau ierasti, militārā policija pavada transporta vienības un atrodas ar saviem operatīvajiem transporta līdzekļiem gan transporta ierindas priekšgalā, gan arī aizmugurē. Uzreiz aiz militārās policijas operatīvajiem transportiem seko NATO daudznacionālās divīzijas Ziemeļi komandiere ar savu komandu vadības transporta līdzekli Piraņa. Tā ir ģenerālmajore Jette Almins. Šogad parādē jūs redzēsiet arī sauszemes spēku mehanizēto kainieku brigādi ar 29 tehnikas vienībām. Tur būs dažādas tehnikas vienības, gan CVRT, vieglās kāpurķēžu bruņu transportieri, kā arī, protams, Patrija 666 bruņu transportieri. Un tieši šobrīd savos ekrānos jūs jau redzat divīzijas karogu ar divīzijas komandieri. Mēs esam vienīgā Baltijas valsts, kuriem ir NATO komandas struktūrā esošs certificēts divīzijas štābs izvietots. Jā, pilnīgi pareizi. Divīzijas karogu tur augstākais virsseržants Arvis Mucinieks. Starp citu, Erika minēja pirmīt, ka pats arī braucis ar tehnikas vienībām parādē. Ar ko tu brauc savā laikā? Tieši ar tādu pašu CVRT, kā šobrīd brauc pulkvedis Igors Kļaviņš, kas ir mūsu sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes komandieris. Un uzreiz pēc brigādes komandiera seko 1. mehanizētais kainieku bataljons. Bataljona komandieris ir pulkužu leitnants Ārnis Mežels. Un jūs redzat, ierindā ir vairākas CVRT versijas. Gan Cimitārs, jeb latviski zobens, gan Spartans, kas latviski ir pērkons. Un šīs transporta vienības ir atšķirīgas ar taktisko izmantošanu. Cimitāra, jeb zobena versija ir ar 30 mm lielgabalu. Savukārt Spartans, kas ir pērkons, ir paredzēts, lai atbalstītu tanku komandas, jeb tanku grupas izvietošanu aizmugurē, kravas nodalījumā. Uzreiz aiz 1. mehanizētā kainieku bataljona seko arī 2. mehanizētais kainieku bataljons. Bataljona komandieris ir pulkužu leitnants Andris Brūveris. Savos ekrānos jūs redzat 1. bataljonu komandieri ar savu bataljonu virsseržantu. Šīs CVRT platformas ir īpašas ar savu augsto caurējumību un ļoti piemērotas ir mūsu ģeogrāfiskajiem apstākļiem.
Tas ir otrais mehanizētais kājnieku bataljons, ko jūs šobrīd redzat savos ekrānos. Bet tālāk jau redzama 3. kājnieku bataljona, 5 patriju kājnieku mašīnas ar bataljona komandieru kuģušleitnantu Armandu Rutku. Jā, 3. kājnieku bataljons ir ļoti interesanta vienība mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā. Ikdienā strādā gan ar zemesargiem, rezerves karavīriem un arī tagad ar valsts aizsardzības dienesta karavīriem. Tā kā bataljons ir tāda interesanta vienība. Jā, un bruņtransportieru patrija mūsu skatītājiem, domāju, jau ir labi pazīstami. Jā, šie bruņtransportieri ir paredzēti arī ūdens šķēršļu pārvarēšanai, peldus, gan ezeros, gan upēs. Un, kā jau Dzirds minēja... Es patiešām gaidu to reizi, kad daļa no parādes varētu notikt galu galā. Ja reiz mums tepat ir blakus Daugava, daļa varētu notikt arī ūdenī. Bet tālāk mēs arī redzam šeit uz piekabēm kaujas atbalsta bataljona bezpilota lidaparātus Pingvīna CMK2. Jā, šie lidaparāti ir īpaši ar to, ka to maksimālais lidojuma augstums ir 4000 metri un maksimālā lidojuma distance līdz 100 kilometriem. Tās atbalsta mehanizētās kājnieku brigādes izlūkošanas spējas, un bataljona speciālisti prot ļoti atbilstoši izmantot šīs platformas. Pēc kaujas atbalsta bataljona seko mūsu mehanizētās kājnieku brigādes artilērijas divizionas. Artilērijas diviziona komandieris jūsu ekrānos pulkužleitnants Anatolijs Derjugins. Un haubice M109 spēja atklāt uguni minūtes laikā no uzdevuma saņemšanas, kā arī pēc uguns uzdevuma veikšanas 30 sekundžu laikā atstāt uguns pozīciju. Šāda veida pašgājēju haubices ir ne tikai mehanizētās kājnieku brigādes bruņojumā, bet arī mūsu zemesardzes brigāžu bruņojumā. Šāda mobilitāte mūsdienu artilērijai ir ļoti būtiska, jo pretinieks ātri vien noskaidro, no kurienes ir šauts, un tādēļ ir jāspēj gan operatīvi izšaut, gan operatīvi aizšmaukt. Pilnīgi pareizi, un arī munīcija atšķirās, kādu var izmantot šīm haubicēm. Atkarībā no munīcijas veida arī atšķirās šaušanas attālums. Un tālumā aiz haubicēm jūs jau redzat daudz Nacionālās brigādes Latvijā tehnikas vienības. Priekšgalā kanādiešu LAV 6. Kājnieku kaujas mašīna. Pilnīgi pareizi. Uz riteņu platformas balstīta labi bruņota un mobila tehnika, kas spēj pārvietot līdz 8 kājniekiem un sasniegt aptuveni 100 km/h. Ja mūsu patrijas ir vairāk kā tādi, kā karavīrs saka, kaujas takši, tad šie LAV 6 jau ir arī kaujās izmantojama tehnika. Jā, atšķirās gan bruņojums, gan bruņu veids un biezums, tādēļ arī šo sauc par kājnieku kaujas mašīnu. Un daudz Nacionālā brigāde Latvijā tad ir iekļāvusi savā ierindā vairākas bruņoto spēku bruņotransportierus, piemēram, Albānijas Linz un Slovēnijas Iveco transporta līdzekli. Tās ir taktiskās platformas, kuras nodrošina mobilitāti un aizsardzību mazāku vienību līmenī un ir paredzētas karavīru drošai pārvietošanai un patrulēšanas uzdevumiem. Šobrīd ekrānos jūs redzat Slovākijas aligātoru bruņu transportierus, vieglas klases izlūkošanas un patrulēšanas mašīnu, kas izceļās ar augstu pārvietošanās spēju, arī sarežģītā reljefā. Un tagad savos ekrānos jūs jau redzat Spānijas Leopard tankus. Šajā tehnikas ierindā būs gan itāļu vienības tanki, gan arī dāņu un poļu Leopardi, kā arī dāņu CV-90 kājnieku kaujas mašīna. Starp citu, Leopard tanki, kas ir Spānijas, Polijas un Dānijas bruņojumā, ir ļoti moderna platforma. Tur var atšķirties, protams, nedaudz modifikācijas, bet kopumā tā ir ļoti laba platforma, kas tiek izmantota tepat.
Latvijas armijas rīcībā arī ir Leopardi vai pagaidām tikai sabiedroto Leopardus mēs šeit izmantojam? Šobrīd tikai sabiedroto tanki, jā, pilnīgi pareizi. Un šobrīd ekrānās jūs tieši redzat Polijas Leopardu versiju, kas varbūt tās ir nedaudz atšķirīga no ārpuses ar bruņām, kas ir uzliktas. Un tās ir tās modifikācijas, ko es jau minēju, ka katrai valstī var būt viens un tas pats tanks, bet nedaudz atšķirties modifikācijas, varbūt tās bruņu veids vai biezums, varbūt tās arī kaut kas no iekšējā aprīkojuma, kā sakaru līdzekļi, piemēram. Poļu īpašais salutēšanas veids ar 2 pirkstiem, kas ir arī kā militāra tradīcija. Jā, nemaldos, tā tradīcija radās pēc kādas kaujas, kad karavīrs ievēroja protokolu, pat nestoties uz to, ka kaujā bija zaudējis pirkstus. Un tādā veidā šī tradīcija ir palikusi līdz mūsdienām. Un parādē turpina piedalīties Dānijas CV-90 kājnieku kaujas mašīnas. Un uzreiz aiz tām jūs redzat arī Dāņu Leopard 2 tankus. Un mēs pamazām pārējām pie mūsu pašu tehnikas, kas tiek pārstāvētas no dažādām zemesardzes brigādēm. Tad iesākumā mēs varējām redzēt zemesardzes štāba priekšnieku pulkvedi Mareku Ozoliņu, un uzreiz aiz viņa seko 1. Rīgas brigādes mototehnika Bombardier Max 650. Starp citu, tā mototehnika Latvijas apstākļos var tikt izmantota praktiski visur. Labas atsauksmes no karavīriem un zemesargiem par šo tehniku. Jā, un ar šo tehniku parādē brauc zemesardzes 1. Rīgas brigādes 3. kājnieku bataljons, kas sevi dēvē par labā krasta bataljonu. Un pēc 2018. gada atjaunošanas ir strauji attīstījies. Un jūs varat redzēt arī dažādu veidu bagijus. Tātad zemesardzes bruņojumā ir bagiji, kas ir paredzēti divu karavīru vai zemesargu transportēšanai un 4. Tā ir īpaši paredzēts bagijas ātrai un elastīgai personāla un aprīkojumu pārvietošanai sarežģītos apstākļos. Ar šo tehniku parādē brauc zemesardzes 1. Rīgas brigādes 13. kājnieku bataljons un 17. kaujas atbalsta bataljons. Uzreiz pēc bagiem jūs jau tālumā varat redzēt mūsu 4. brigādes Toyota Hilux transporta līdzekļus, kas ir uzticams, robusts, pick-up tipā transporta līdzeklis, kas īpaši populārs militārajās operācijās un pateicoties tā izturībai, uzticamībai un vienkāršajai apkopei. Tādēļ to iecienījuši gan dažādu valstu karavīri, gan arī zemnieki un lauksaimnieki. Tehnikas ierindā tehnika ir pārstāvēta no visām 4 zemesardzes brigādēm. Jā, un šobrīd ekrānos redzat bandvāgenu visurgājēju Zviedrijā ražotus. Un ar to var pārvadāt pat 17 cilvēkus. Jā, taisnība. BV-206 ir paredzēts karaspēku un aprīkojumu pārvadāšanai pa sniegu un purvainu zemi. Tajos 17. kaujas atbalsta bataljons un studentu kājnieku bataljons arī ar savām patrijām, kurām ir uzstādīti arī atbalsta ieroči, vai 12,7 mm ložmetēji Browning, vai arī automātiskais granātšāvējs GNG.
tehnika paredzēta vienību ātrai pārvietošanai kaujas laukā, lai sasniegtu tam tiešo atbalstu. Un uzreiz pēc patrijām jūs jau redzat tālumā seko 54. kaujas atbalsta bataljona Husky sprādzienu bīstamu priekšmetu iznīcināšanas automašīnas. Tās ir paredzētas ceļa attīrīšanai no improvizētiem sprādzienu lādiņiem. Tehnika ir droša pret spridzekļiem un iekšā esoša apkalpe pasargāta uzdevuma veikšanas laikā. Šeit jau redzam divas jaunākās Vācijā ražotās amfībijas M3 Rīga uz riteņu bāzi. Tās paredzēts dažādu veidu tehnikas pārvietošanai pār ūdens šķēršļiem, un tāpat no tām vairākām kopā var veidot tiltu. Šogad 54. kaujas atbalsta bataljonu tiltnicēju rotas amfībiju vada personāls ir sekmīgi augusts tehniskas vadīšanas nianses Vācijā. Jā, un 54. kaujas atbalsta bataljonu komandē pulkuģis leitnants Pēteris Plečkins. Un uzreiz pēc peldošām amfībijām seko Zemesardzes 2. vidzemes brigādes 25. kaujas atbalsta bataljons ar pašgājēju haubicēm M109A5. 2. vidzemes brigādi komandē pulkvedis Igors Harlopenkovs. Tālāk jau seko sakarrota ar Unibo mobilo sakarcentru. Jā, Unibo automašīnas nāk no štāba bataljona, un šīs ir mobilais sakarcentrs, kas ir aprīkots ar 4x4 piedziņu, 5 sēdvietām un 30 metru teleskopisko mastu, kas nodrošina sakaru iespējas dažādos apstākļos. Starp citu, mūsu 2. vidzemes brigāde un 3. Latgales brigāde ir tie, kas ikdienā rūpējās par mūsu austrumu robežu un austrumu robežas nostiprināšanu. Jā, un šobrīd tieši ekrānos jūs redzat teleskopiskos mastus, kas tiek izmantot, lai nodrošinātu šo te komandu vadību vienībā. Štāba bataljons ir tāda daudzfunkcionāla vienība, kas ikdienā nodrošina ne tikai godasardzes karavīrus, bet arī komandu vadības realizēšanu mūsu bruņoto spēku vienībā. Un mēs pakāpeniski pārējām pie valsts robežsardzes un valsts robežsardzes transporta vienībām. Tas, ko jūs redzēsiet, būs apvidus automašīnas Hilux, Polaris kvadrcikli, kas tiek izmantoti patrulēšanai pierobežā, kā arī operatīvos transporta līdzekļus Renault Traffic, kas tiek izmantoti imigrācijas kontrolē. Autovadītājiem, protams, parāds laikā ir jācenšas turēt formāciju, ir jāskatās pa labi un pa kreisi, lai ievērotu līdzināšanos. Un piekabēs jūs jau redzat sniega motociklus, kas tiek izmantot arī pierobežā, patrulējot mūsu austrumu robežas. Tajā jūs redzat mūsu valsts policijas motobraucējus, sinhronā motobraucienā un arī kinologi piedalās.
Jā, un valsts policija ir pārstāvēta, kā jau katru gadu, ar operatīviem transporta līdzekļiem, gan kas ir ar trafaretu virsū, gan arī bez tā. Un tie ir tie transporta līdzekļi, kas tiek ikdienā izmantot ikdienas patrulēšanai, amatpersonu eskortēšanai. Un arī šeit jūs redzēsiet kādu jaunumu, jā, kas būs speciālo uzdevumu bataljona bruņu mašīnu gārdieni. Jā, lūk, arī redzat šo te jauno policijas speciālo uzdevumu bataljonu bruņu mašīnu gārdienu. Tā paredzēta policijas personāla sastāvā un arī civilu personu aizsardzībai augsta un īpaši augsta riska situācijās. Valsts policijai seko pašvaldības policija ar saviem transporta līdzekļiem, ar vienotu pašvaldības policijas dizainu. To, ko jūs redzēsiet, būs kvadracikli, kas paredzēti patrulēšanai grūti pieejamās vietās, īpaši gar ūdens tiltnēm un piekrastēm. Un arī kolonnā būs Škoda Kodiaq operatīvais transporta līdzeklis. To izmanto glābšanas darba nodrošināšanai, patrulēšanai, zvejas kontrolei un ūdenslīdei aprīkojumu transportēšanai. Un piekabē jūs redzat arī ūdens motociklu, kas tiek izmantots glābšanas darbiem Rīgas jūras līča piekrastē un peldvietu uzraudzībā. Ko? Ko? Skatos militāro parādu tagad skatos. Bet skatos tagad militāro parādu, no? Kas ir? Viņi savā istabā sēd, no? Glābšanas dienas ar savu tehniku. Tu man traucies skatīties tagad? Un ekrānos jūs redzēsiet gan kvadraciklus, gan autocisternas Scania. Emīl, kūku nedabūs. Un arī, protams, jūs redzat vieglo glābšanas laivu uz piekrastes, kas paredzēta darbiem iekšējos ūdeņos. Tā ir aprīkota ar speciālo novēršanas mehānismu, lai to varētu ielaist ūdenī arī grūti pieejamās vietās. Kas ir? Tā ir man nauda. Nestāv priekšā kamerā, ne? Filmi. Aizēju. Bļāč. Jā, kolonā redzam arī smagā tehnika. Tu man traucies skatīties tagad, nu? Cisternas, Var aiziet. gan ar pilnpiecības. Noskatīties, nu? Pilsētvītas izsaukumiem arī Scania 6x6 autocisternas ar pagarināto bāzi un 5 tonu ūdens tvertni. Tās paredzētas darbam lauku. Tu sēdies tagad, mam, šeit? Es ar savu istabā sēdu. Ūdens avotiem bieži vien ir sarežģītāk. Un jau ekrānos jūs redzat arī ieslodzījumu pārvaldi. Šogad Iziet, nepatīk, ka tu sēdi mums, Emīl, aiziet. transporta līdzekļi Es noskatīties parādu, tad arī aiziešu. Nu, paēdīšu, tad arī aiziešu. Nu, Emīl, nu nē. Uzliet uz pauzi. Nevar uzlikt pauzi. Viņus tiešai iet. Uz tiešai iet, blīn. Un nu jau neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīna. kas ikdienā tiek izmantoti medicīniskās palīdzības sniegšanai visā Latvijā. Brigādēm katru dienu, bet parādē piedalās 6 operatīvie medicīniskie transporta līdzekļi. Var nosaukt par īstām reanimācijas palātām uz riteņiem, rīkotas dzīvības glābšanai, kā arī palīdz mūsu Tu spīti sēdēsi, jā? Pa spīti? izšķiroši. Tu dēļ savu istabās sēdi. Prieks, ka arī neatliekamā medicīniskā palīdzība dienests ir kļuvis par pastāvīgu daļu no ikgadējās 18. novembra parādes.
Un noslēgumā jūs jau arī redzat, ir pēdējās 2 transporta vienības, kas ir no militārās policijas, tie ir operatīvie transporta līdzekļi, kas rūpējās šodien par transporta līdzekļu drošību. Ar to arī mūsu tiešraidi no 18. novembra parādes Krastmalā tuvojas noslēgumam, bet Valsts prezidenta kungs, Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai noslēgusies. Parādes komandieris pulkvedis Putināns. Nu ko? Super! Tiešām super. Paldies pulkvedim Utinānam. Paldies arī jums, skatītāji, par skatīšanos, bet svētkiem veltītā programma Latvijas televīzijā turpināsies. Pēc brīža varēsiet skatīties dokumentālo filmu par zemesardzi, mūsu ierakumu stāsti. Savukārt pulkstens 3:25 valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, bet īsi pirms 6 vakarā svinīgais koncerts Nacionālajā teātrī. Tāpat arī atgādināšu šīs daudzas no militārās tehnikas vienībām, kuras nu pat runājāt, vēl būs apskatāmas šodien arī Rīgas brīvostā klātienē, tā ka varat pagūt arī uz turien, bet mēs šobrīd no jums atvadamies. Ar jums kopā bija Latvijas televīzijas žurnālists Ģirds Zvirbulis un Nacionālo bruņoto spēku pulkvežleitnants Ēriks Keisters. Jā, paldies televīzijas skatītājiem, kas skatījāties 18. novembra parādi, lai šodienas valsts svētku sajūta turpina jūs pavadīt visas dienas garumā. Paldies! Pievienojos katram sveicienam priecīgi visiem Latvijas proklamēšanas 107. gada dienu. Saules mūžu Latvijai!